Labdien! Mēs esam atkal atgriezušies, lai filmētu jaunus stāstus par Normunda piedzīvojumiem. Es, kā jūs redzat, esmu operators, labdien, un sauc vadītājs. Jā, un šodien mēs skatīsimies, kā Normunds laižās no kalniņa un bauda visas ziemas priekus. Kā jūs zinat, viņš ir ļoti ekstrēms, jūtu cienīgs cilvēks, un tāpēc labāk sāksim, lai jūs visi redzētu. Es apgriezīšu otrādi tieši uz Normundu. Viņš ir kalna augšā, un tagad viņš brauks lejā. Viņš gatavojas, viņš brauc. Jā, reku. Nu, šis triks, kā es redzu, šis triks nebija tik labs, un mēs nevaram attēlot viņu pilnībā, jo Normunds neizpaudās viss. Jā, rekur viens no mūsu pretendentiem, nu, viņi nevarēs redzēt, viņš ir pārāk tālu, tāpēc varbūt pietuvināšu. Rekur, es viņu redzu, viņš tur dzer. Viņš arī laidīsies laikam lejā. Vai jūs, jaunkungs, arī lejā brauksiet? Nu labi, tad tūlīt mēs gaidām, kamēr viņš atnāks, jā, un tagad mēs parādīšu jums Normundu atkal. Rekur ir mūsu varonis. Jā, pasveicinies. Iesauka viņam rēzelīts, vai kas vēl? Jā, tā, nu labi. Tā, turpinam skatāmies uz mūsu otro draugu. Un reku, viņš ir kalna augšā, un tagad viņš taisīsies braukt lejā. Nu tātad Edgar gatavojas. Nu, Edgar, ja jūs esat gatavi, jūs varat sēsties un braukt lejā. Edgar iesauka ir break me, tāpēc, nu, jūs saprotat, viņš darīs visu, kas viņam ir jādara. Reku, viņš dodas lejā. Viņam ir pilnīgi pofiks. Viņš ir apmācīts, kas tieši, tāpēc jūs varat par viņu neuztraukties. Tiešām viņam viss būs labi. Tā locīšos tikai kameras priekšā. Viss bija ideāli. Paldies par skatīšanos. Šeit bija atkal jūsu iemīļotais Sniedziņš. Un nākamā reizē mēs tiksimies kaut kur varbūt citur, bet, nu, ekstrēmas sajūtas mēs jums tik un tā piedāvāsim. Paldies par skatīšanos. Skaties tālāk mūsu TV. Jā, uzredzēšanos. Jānis Krapāns.